Labdien, mani sauc Gita un es esmu no Saulkrastiem. Mani sauc Juris. Es esmu no Saulsgrīvas novada. Sveicināti, es esmu Ilze no Limbažu novada turisma informācijas centra. Labdien, es esmu no Alūras novada. Mani sauc Inese. Labdien, mani sauc Venta, es esmu no Cērnekas novada. Es jums pastāstīšu par saviļņojošās vidzemes pirmsākumiem. Daudz vaicā, kāpēc saviļņojošā vidzeme. Vidzemes piekrastes lielākā bagātība vēsturiski un arī šodien ir jūra, bet mūsu novada ir bagāta arī ar upēm un ezeriem. Saviļņojuši arī tāpēc, ka apceļojot vidzemes piekrasti, kā arī Limbažu un Alojas novadus, katrs atradīs ko aizraujošu, ko tādu, kas spēj mūs emocionāli saviļņot. Tas var būt skaists saulriets, garšīgs ēdiens, aizraujošs velobrauciens, muzeja apmeklējums, viesošanās zemnieku saimniecībā vai amatnieku sētā. Katrs atradīs sev ko interesantu, un katrs paņems līdzi kādu kripatiņu saviļņojošās vidzemes. Par saviļņojošās vidzemes dzimšanas gadu uzskatām 2009. gadu. Viss sākās ar Bemberu un Lielzaru ceptuvi kūkām. Sākās ar prātu vētru pie tejas tasas Limbažos, kad sapratām, ka mēs spētu paveikt daudz vairāk, ja darbotos kopā. Būtu daudz vieglāk, jo 4 galvas gudrāks par vienu un 4 maciņi biezāk par vienu. Un nu jau jāsaka, ka esam 5. Viss sākās jau 2009. gadā šādu te pirmo pastkartes veicienu 2010. gada Baltūra apmeklētājiem no visiem 4 novadiem. Un tā vienojošā tēma mums bija tieši ūdeņi, upes, ezeri un arī piekraste, kur mēs atrodamies šodien. Tas ir tas, ko turisti visvairāk mums prasa. Mūs vieno vairāku gadu darba pieredze un prieks par to, ko darām. Un šad tad jokodam sakam, ka kopā jautrāk. Tāpēc aicinam mūsu novadu uzņēmējus uz pieredzes apmaiņas braucieniem pie kaimiņiem. Mēs regulāri sazinamies ne tikai savā starpā un sadarbojamies ar turisma informācijas centriem, bet kopš 1995. gada regulāri notiek arī Vidzemes piekrastes turisma uzņēmēju tikšanās. Kopēja sadarbība mums dod iespēju kļūt interesantākiem arī turistiem, jo tad, kad vasarā turisti ierodās turisma informācijas centros, viņi nejautā visbiežāk pēc konkrētas novadkartes, bet viņiem interesē visa Vidzemes piekraste. Svarīgākais ir tas, ka sanākot kopā šiem cilvēkiem, kas faktiski ir atbildīgi par turismu attīstību, piekrastē ir sapratuši, ka jāsadarbojas kopīgi. Protams, katram ir svarīgi savu sēta, savu druva, bet ļoti labi, ka šeit netiek ņemts vērā tik daudz savas robežas, kuras faktiski nav, bet vairāk tiek ņemts vērā tieši tās kopīgās lietas, kas saista. Un, protams, Via Baltikas šis posms un arī faktiski tas piedāvājums, kas ir piekrastē, ļoti interesants. Nevelti šobrīd arī mēs strādājam vienu projektu ietvaros un redzam, ka šeit tiešām uzņēmējdarbība lēnām, bet pamatīgi viņi arī attīstās. Un, protams, vasarā šeit ļoti daudz turisti. Turistam jau nav tādas robežas, tur beidzās Alojas novads, tur sākās Saulsgrīvas novads. Viņš tā kā brauc, viņš brauc uz tādu lielāku tādu apvidu. Mēs veiksmīgi arī cenšamies savienot tātad robežu ar Rīgu. Tas ir daudziem zināmais jau centrāla Baltijas velo maršruts, kurā ir visas šīs pašvaldības arī ir iekļaujušās ļoti veiksmīgi. Tātad šeit attīstīt to pludmales infrastruktūru. Mēs arī agrāk esam bijuši kopējos projektos. Lūk, šāds te materiāls ir izdots, ko mēs šogad jaunu piedāvājam mūsu stendā Baltūrā. Šie vairāk novadiņi kopā Jūrmala, Cernikavu, Saulkrasts, Saulsgrīva un 2 pašvaldības no Igaunijas. Ir bijusi dalība vietējā turisma izstādē Baltūra un arī Igaunijas turisma izstādē Turisti. Limbažu novada turisma informācijas centrs kopēju stendu Saviļņojošā vidzeme šogad veidoja sadarbībā ar kaimiņiem no Alojas, Saulsgrīvas un Saulkrastu novada. Bija gan jaunas turisma kartes un citi piedāvājumi, gan garšīgi našķi, loterija un fotografēšanās iespējas. Ir pagājušā gadā tapis materiāls ziemā brauc ciemā un arī 2012. gadā tapis materiāls vairāk gan pa saviļņojošās vidzemes
dienvidu pusi apceļojot, tas ir Saukrasti, Bīriņi, Limbaži, Tūja, latviešu un krievu valodā. Un visi minētie 4 novadi ir iesaistījušies arī kopīgā projektā. Tas ir Centrāla Baltijas velo projekts, kurā top kopīgas turisma kartes, kopīgas turisma brošūras, un līdz ar šo te velo projektu mēs esam kļuvuši arī par vienu dalībnieku kuplāki. Mums ir pievienojusies Cernikavas pašvaldība, un jau 2013. gadā mēs uz ziemas sezonu sagatavojam arī kopīgu materiālu ziemā brauciemā. Vēlētos teikt, ka pirmās tās aktivitātes arī tagad būs jau redzamas ziemas piedāvājumā un arī Baltūru izstādē, tādēļ savienojušās Vidzemes topošais klāsteris. Varētu teikt, ka viņš jau ir arī attīstījies, dos arī mūsu novadam daudz attīstības iespējas. Un, ja mēs skatāmies uz piekrasti kopumā, tad domāju, ka Cernikava ir tuvākā šī vieta, kur var nobaudīt un redzēt Nēģus, savukārt tālākā ir šī Salacgrīva. Un tad arī, manuprāt, ka šī būtu ļoti lieliska iespēja arī kopumā attīstīt arī šo te konkrēto nozari kā Nēģi un Nēģu saistību ar turismu. Visādi citādi es ļoti ceru, ka šī sadarbība turpināsies. Domāju, ka mūsu novadiem ir ko piedāvāt. Un domāju, ka mūsu novados ir ko redzēt, un cerams, ka nevien Latvijas teritorijā, bet arī ārpus tās ceļotāji brauks un piedzīvos to, ko mēs pazīstam, un paņems līdz tās atmiņas, ko mēs arī vēlamies, lai viņi izjustu un izbaudītu. Ja runājam par saviļņojošo vidzemi, tad es gribētu teikt, tas ir tāds laba iniciatīva, kas nāk no informācijas centriem turisma, kas atrodas Vidzemes piekrastē. Kopēji darbojoties ir daudz vienkāršāk šo te pludmales piedāvājumu un jebkuru piedāvājumu turismā vieglāk pārdot un popularizēt. Darbs ir izdarīts liels, un es domāju, tas svarīgākais tas, ka ir šī regulāri kopā sanākšana, regulāri dažādi kopīgi materiāli, dalība pasākumos dažādos, tā skaitā arī turismu izstādēs un gada tirgos. Es domāju, ka nākotnē noteikti šis klāsters, kas veidojās šodien, tā ir paša iniciatīva, noteikti viņš attīstīsies, un, protams, ļoti svarīgi ir saņemt šo te kādu Eiropas Savienības atbalsta programmu, lai tālāk arī attīstītos, jo tiešām piedāvājums ir interesants, un es domāju, ka viņš ir ļoti perspektīvs.